Mani sauc Ieva Bitiniece, esmu Deju studijas Pro X vadītāja, un šis ir raidījums Dzīvsudrabs. Esiet sveicināti, es atkal Andris Kojamets. Šoreiz jau jauna sezona, jauns raidījums, jauna komanda. Un mēs arī esam jaunās telpās. Omulīgā bārā Ezīte Smiglā. Nu ko, sveika! Nu čau! Mēs tā kā reperīsti. Jā. Klausies, kā tev ziema vispār, kā sniegs, kā pikojies sniegs? Ziema ir pāris dienas tikai, neesmu paspējusi daudz darbiņu, bet paspējuši noteikti. Kāda darba tev šobrīd notiek? Daros. Decembris man pagaidām reizimtākais laiks. Labdarības pasākumi, vienkārši pasākumi, kooperatīvie pasākumi. Taisu arī savējos, savā studijā. Taisu deju priekšnesumus, filmējos klipos, filmēju pati savus klipus. Viss notiek. Tad tu esi dejotāja prasmīgs, tad citu. Esmu pamanījis, un tev ir sava deju studija. Jā. Un es esmu pamanījis, tu arī veido Čaula TV raidījumus ar Sabīnu Bereizeni. Jā, man ir daudz dažādas profesijas, un viena no tām es darbojos Čaula TV, un taisu dažādus raidījumus, mūzikas, deju raidījumus, un vienā palīdz arī Sabīne Berezina. Čau, Saldā! Jā, viņa noteikti skatīsies, tad es varu nodot sveicienu. Audzēki netrūkst, nāk ar vien jauniešu dejot. Nāk cilvēki tādi, kas grib dejot, kuriem ir kaut kāds passion, es varu uzrakstīt tulkojumu, atdevēties latviski. Un galvenais, ka ir tādi, ka nāk nevis vienkārši atstrādāt, vai nāk tusiņu pēc tam līdzīgi, bet nāk, lai dejot. Un tas man ir ļoti svarīgi, mēs dodam viņiem materiālu, attīstam, ļaujam piedalīties pasākumos, filmēties. Viens no tādiem pasākumiem, tas nesen bija flashmobs, vai ne? Galējā Rīga nemaldos. Īstenībā baigi daudz domā, ka es viņu rīkoju, es viņu nerīkoju. Es tagad pasaku, es nerīkoju flashmobu. Ar Sabīnu Bereizeni? Es nerīkoju. Visi tā domā. Tātad cilvēki, es nerīkoju to flashmobu. To rīkoja no kultūras koledžas meitenes, tas viņa diplomdarbs. Un es vienkārši kāju kā dalībnieks. Kur pēdējās reizes, kad mēs tikām, tev pamēnesies matu krāsu un arī sakot tāda interesanta, tad tas pa uzrakstu tev bija. Jā, pastāst par šo. Jā, bet esmu atradusi savu matu krāsu. Visu mūžu bija blondīna. Es domāju, ka tas blondīna izrādās, ka es neesmu. Ja domāju, es man pateicu, ka man nepiestāv blondā matu krāsa. Bija ļoti liels solis, lai es nokrāsotu brūnus, un esmu ļoti priecīga. Līdz ar to es sāku jaunu posmu savā dzīvē. Tālūk, Stīs, tāda radoša apvienība, kur taisa savu apģērbu līniju, filmē, viņa noteikti arī filmē klipu, kurš būs 20. decembrī ārā. Tas ir ļoti emocionāls no manas puses, dejošana un mīlestība un tādas lietas. Jā, tā ir mana deju klips, jā. Es taisu deju klipus tieši priekš sevis. Un tā ir tagad, teiksim, tā jaunā aizraušanās, bet tā, ka es gribu tai lietai pieiet nopietni. Un ik pa pāris mēnešiem es tagad gribu taisīt ar sižetu klipus arī. Pirms tam es biju uztaisījis septembrī, Jūrmalā, piemiņu savam tētim. Kā, tu esi arī var iečukāt pastīties? Jā. Tālāk, jā, un šie puiši man ir draugi, un vienkārši mēs sadarbojamies kopā, un silts cepuri, kāpēc viņi iestaigā. Pamanīju tādu interesantu vītu, kur tu esi redzējusi filmu par divu vīriešu mīlestību. Kā tev šī filma patika? Jā, tas bija Rock of Ages. Tur bija tāds kadrs, kur Aleks Baldvins un Russells iemīlējās viens otrā. Tas likās ļoti dīvaini, jo viņi ir populāri aktieri. Tādi, labi, neteikšu nopietni. Kāda ir tev nostāja pret vienzimumu mīlestību? Tā, jā, man nav nekas pretī. Man pilnīgi netraucē tie cilvēki, un, protams, ja viņiem ir, kā es saku, tāda mīlestība pret savējiem, es to atbalstu, protams. Mēs katrs esam savādāks, kopā mēs esam vienādi. Tas tā kā Ghetto Games sauklis, tik līdzīgi, bet tomēr tik atšķirīgi. Mēs visi esam cilvēki, tā kā vajag to respektēt. Runājot par Ghetto Games, tu tur arī aktīvi dalīgi ņem, vai ne? Jā, manā pārziņā ir Ghetto Dance, loģiski, jo es dejoju, un es dejošanu rīkoju sacensības, tagad bišķi mazāk, bet jā, vasara man ir aktīvais laiks, kad kopā ar Tarasu no Jam Crew mēs rīkojam tādas sacensības un atvedām uz Latviju daudz dejotājs no 10 pasaules valstīm.
ļoti talantīgus, ļoti pieprasīts pasaulē. Parādījām, kas ir Latvija, latviešiem parādījām, kas ir pasaulē. Cerams, arī nākamgad rīkošu. Tagad, diemžēl, ir pārtraukta darbība, tur no pašai ir 100 miljonus projektu, strādāju tik daudz dažādās profesijās. Kur tu rauj to enerģiju vispār? Sabrīnot. Zini, arī iepriekšējais tas stāstīja, to dara, to, un tagad atkal klausos un brīnos. Kur tev tam visam laiks? Fiziku zini? Kā rodas enerģija? No enerģijas. Tāpēc aktīvi kaut ko darot, rodas papildus enerģija, rodas motivācija, rodas iedvesma. Tā kā ir cilvēki, kas sēž mājās un domā, kāpēc nav enerģija? Viņa nav tāpēc, ka neko nedara. Nevar enerģija rasties no nekā nedarīšanas. Aktīvi guli vispār? Ne īpaši. Bet tad enerģija rada enerģiju, atceramies to. Protams, ir tādi brīži, kad uznāk besis, kad tu domā, ka tev neviens nerespektē, neviens nenovērtē tavu darbu. Un vienkārši vienu dienu sēdi un viss besīgi grib visu pamest, aizbraukt uz citu valsti. Nezinu, strādāt ar bārmeni kaut kur. Bet Latvija sāk attīstīties, dziedātāji, visi mūziķi, visi tie šovi, dejotāji, vajag ceļ Latviņu augšā, līdz ar to ir ko darīt šeit. Un vairāk īsti negribās pamest. Domāju, ka šeit ir lielāks iespējas kaut ko sasniegt nekā citur atkal sākt no nulles. Kur tu ieteiksi, piemēram, tiem visiem cilvēkiem, kur trūkst tās enerģijas, kur vajag to raudzīt? Pirmkārt, ko es darīju? Es vairs nelasu ziņas. Es neskatos, tad man vairāk nav papildus negativitāte, ko dod visi tie politiskie notikumi, kā arī kaut kādas tam līdzīgas lietas. Es vairāk koncentrējos tieši uz sevi. Un galvenais ir nosprost mērķus. Ir mērķis. Jāsprož nereāli mērķi. Kas tev vēl ir paredzēts nākotnē? Tātad man jau rindā stāv pāris videoklipu mūziķiem. Ir Muzikālā banka, ir nometne Polijā, ir Eirovīzija. Es ceru, tās dziesmas tiks, kurām man vajadzētu taisīt. Jā, un tad ir tāds klubiņš Coyote Flyer, kur es apmācu bārmenes. Un mēs uztaisījām vienu šovu, kas bija baigi forši. Jo meitenes ir ļoti atraktīvas un iespējams arī Čau TV. Jā. Ko tu varētu ieteikt tiem, kas gribētu dejot, kas nezinu, kur meklēt tādas iespējas dejot, mācīties? Tad, ja jūs gribat dejot, iesaku apmeklēt, vienkārši ierakstīt Google deju studijas, pastīties, kāds stils jums interesē. Ja es jums interesēju, mani foršie pasniedzēji, tad informācijas varat meklēt www.danceprojekts.com. Tur ir par uzņemšanu, par to, kur mēs esam dejojuši, kā mēs izskatāmies, ko mēs darām. Ja jums tas interesē, rakstat, nākat dejot, mums ir pilnīgi jauna uzņemšana no 7. janvāra. Tā kā es gaidīšu jebkuru. Interesanti. Tā kā nāciet dejot, sākot no 7. janvāra, kur šīs ir nošās dejotājs sievas. Paldies un līdz nākamajai reizei. Peace.